interesants, principā, mākslas žanrs, kas ir ļoti tautisks, ļoti nacionāls, un tāpēc, principā, mums varētu teikt gandrīz nemaz nezināms. Tātad no krievu valoda, no krievu vārda lubok, ja, lubok, no vārda lub, tātad īpaši izzāģēti koka dēlīši, visbiežāk tātad no ābeles koka, jo, viņi ir ļoti viegli izgrebt. Viņš ir vienkārši pietiekami mīksts arī, lai viņā varētu iegrebt daudz ko. Tātad, principā, tā ir tāda tautiski izkrāsota kartiņa, kur no sākumā to dēlīti izgrebj, un pēc tam viņu tipogrāfiski pavairo. Un šobrīd mūsdienās jāsaka tā, ka šī lubiņu māksla ir atkal ārkārtīgi atdzīvojusies un kļūst ļoti, ļoti populāra Krievijā. Kā jūs varat izlasīt, tātad ļoti daudz no kā ņēma tos iespējas, no avīžu karikatūrām, dažādām no kalendāriem, kas ienāks Krievijā arī, tātad no visa kā, bet būtībā tātad tie notikumi, pasākumi, fakti, informācija un arī tas vizuālais tika tverts no visdažādākajiem avotiem, bet realizēts šādā ļoti demokrātiskā formā un demokrātiskā veidā. Lūk, tātad sākotnēji tautas mākslas žanrs, jā, bet te gribētu pieminēt tā lieta, ka te ir ļoti interesants tāds moments, ka tātad ļoti viegli uztveram šis zīmējums kopā ar tekstu. Un tad no vārda lubok nāk arī termins lubeni. Mēs zinām, kas ir lubeni, jā? Viegli lasām literatūru, jā? Un tas interesantākais, kāpēc es jums to stāstu? Tas interesantākais ir tas, ka redziet, pienāk Oktobra revolūcija. Notiek revolūcija, mainās politiskā sistēma valstī. Bet pati tā situācija cilvēku vidē jau neko sevišķi daudz nemainās. Un principā tie lasīt un rakstīt pratēji nav sevišķi daudz arī pēc revolūcijas Krievijā. Un tā ir viena milzīga problēma. Un principā tātad īpaši tieši tātad zemniecības vidē ir cilvēki tātad, kuri tātad ar rakstīto vārdu nav pazīstami. Un tāpēc šī lubiņu tradīcija, šī lubok tradīcija, kura ir zīmējums, kurā ir ļoti skaidri un viennozīmīgi pausta kāda ideja vai doma, kopā ar kaut kādu ļoti vienkāršu tekstu, kur tātad var pierakstīt, bija ārkārtīgi izdevīgi, svarīgi un nepieciešami pēc revolūcijas pirmajās dienās, principā tātad, lai varētu skaidrot, kas ir noticis, kas Kļīnom Krasnim, Belih. Lūk, redzat, laikam nekur citur pasaulē arī nav bijusi tāda situācija, kā bija Krievijā, kad kādai konkrētai krāsai ir iedots tik ārkārtīgi politisks zemteksts un teksts, kā tas ir Krievijā. Jo sarkanais krasnī tātad asociējas ar komunistu un Belī tātad ar baltgardiem, tātad ar padomju Socialistiskās Republikas Savienības ienaidniekiem. Baltais ir ienaidnieks, Belī tas ir pretinieks, un sarkanais tas ir mūsējais. Un principā tātad uz šīs bāzes, jā, uz šī te konteksta sajūtas tiek veidots šis darbs, kas ir viens, tiešām no tās modernās mākslas ābeces darbiem. Es tas tūlīt ierakstīju, jā, kā viņi arī dēvē, ka tā ir ārkārtīgi perfekta vizuālā hierarhija. Jo kā mēs skatāmies? Mēs skatāmies, no kā mēs normāli lasām no kreisās puses uz labo pusi. Vai ne? Tātad, principā, arī pati tā forma, tas sarkanais trīsstūrs, mums liek skatīties uz šejien. Mēs nonākam balta laukuma, balta apļa pašā centrā. Viņš atrodas baltā laukuma centrā. Un tikai tad mēs ieraugam apkārt ar to melno. Ja? Tas sarkanais ķīlis ienāk tā baltā vidū, tā kā tādā balonā vai bumbā. Un kas notiek, tātad sprākst aiziet, kaut kur uzsprākst, ja? Tas, vēl sakot, tā baltā bumba, tas baltais nekas, principā tiks iznīcināts, bet tas viss ir panākts ar galēji lakoniskiem līdzekļiem. Tātad, absolūti pilnīgi vienīgi un tikai tātad ar vārdiem, ar burtiem un ar abstraktām formām. Un tad, protams, mēs nedrīkstam aizmirst Gustavu Kluci. Gustavu Kluci, latviešu mākslinieki, viena no tiem, kas darīja šos unikālos fotoplakātus, kas kopā ar manis rādītoju Rodčenko strādā šādā manierē. Tikai Klucim raksturīgi tas, viņš pats visu šīs fotomontāžas veido, viņš no atsevišķām
varētu teikt tā, dažādu fotogrāfiju fragmentiem, samontē uzliek no tādu kompozīciju, kurā iedod jaunu enerģētiku tieši ar to kompozīcijas veidu. Ja pie spalvas ķerās šajā gadījumā nošu mākslas meistars Šostakovičs, kurš izmantodams to apstākli, ka muzikas valoda ir tik universāla, tik nenoteikta, tik vispār neizprotama un zemtekstiem bagāta, savās simfonijās izstāsta savu stāstu. Viņš ir tas cilvēks, kuram izrādās nemaz nav tik viegli sadzīvot gan ar sabiedrību, gan ar varu, un kuram arī gribas drusītiņi padomāt, drusītiņi izklaidēties, bet šī vara un sabiedrība viņam nevienmēr to ļauj darīt. Tāpat laikā Šostakovičs stāstīdams par sevi būtībā izstāsta visu Padomju Savienības vēsturi, protams, to laiku, kamēr viņš dzīvoja. Tātad 1906. 1975. gads, tas ir pietiekami ilgs laika posms, lai viņš pieredzētu gan Padomju Savienības tapšanu 17. gada naktī no 25. uz 26. oktobri, jeb no 7. uz 8. novembri, kā mēs to 50 gadus atzīmējām. Viņš ir pieredzējis gan pilsoņu kara laikus, viņš ir pieredzējis jauncelsmes, jeb tā saucamos nepa laikus, kad Padomju Savienībā lūk šī te mākslas avangarda brīvība bija ne tikai atļauta, bet tā bija prasība, tā bija norma, un lūk šī te elpa, rietumu elpa ļāva attīstīties faktiski mākslē, kas šobrīd ir pasaules uzmanības centrā. Bet viņš pieredzēja arī 32. 36. gadu Staļina represijas. Viņš piedzīvoja Otro pasaules karu, jeb šo Krievijas kontekstā lielo Tēvijas karu. Viņš piedzīvoja Staļina nāvi un piedzīvoja arī atkusni Hruščova laika, kad Padomju Savienības teritorijā uz īsu brīdi tika pavērts loks un tika ielaists svaigs gaiss. Ziniet, ar to Padomju Savienību un svaigu gaisu ir tā, ja tā svaiga gaisa ir par daudz, tad šis svaigais gaiss kā vējš aizmēž visu sistēmu, un lūk, kā tas notika 91. gadā. Jo Pravdā ir parādījies raksts, tas ir 38. gada 28. janvārs, raksts ar nosaukumu Sumbur mesta muziki. Murgas mūzikas vietā. Un šī nosaukuma autors patiesībā ir Staļins. Raksts ir parādījies bez paraksta, it kā redakcijas slēj. Bet, kā runāja, ka autors un iedvesmotais ir Staļins, jo tieši šādus vārdus viņš bija teicis savā ložā, klausoties Censkas aprīķa Lēdija Lamberta. Pirms atstāja Lielā teātra ložu. Jā, viņš vēl arī bija teicis, ka tā ir muzika šivarat nav ivarat. Jā, muzika ar kādiem vēsām. Un man liekas, te ārkārtīgi vietā būtu Šostakoviča atmiņu stāstījumu. Un es šodien Andra runāto papildinājuši ar Šostakoviča atmiņām, kas pilnībā ir publicēts Solovona Volkova grāmatā ar nosaukumu Liecinājums. Un tie ir teksti, kurus Šostakovičs Solomonam Volkovam stāstīja savus dzīves pēdējos gados. Un pirmoreiz grāmata iznāca 79. gadā pēc Šostakoviča nāves, jo tāda bija noruna. Tas manuskripts uz rietumiem tika aizgādāts jau ātrāk, vēl Šostakovičam dzīvē nesot. Tas bija noruna, ka šo tekstu var publicēt tikai tad, kad viņš vairs nebūs šai saulē, jo šie teksti parāda pavisam kaut ko citu, kā mēs oficiāli zinājām par Šostakoviču. Un patiesībā šī grāmata ir stāsts par vienas lielas personības mākslinieku dzīvi totalitārā sistēmā un par to, kā šīs sistēmas radītā ārprātīgā bailes var transformēties ģeniālos mākslas darbos. Ko tad Šostakovičs raksta pēc šī raksta Pravdā? Pēc raksta Pravdā sekoja iznīcinoši ķēnga raksti arī citās avīzēs. Tika izsaukts uz Maskavu publiskai nopēršanai. Tāpat kā seržanta atraitnei, man bija jāpaziņo pasaulē, ka nožēloju grēkus. Bija pilnībā sagrauts. Tā bija brāzma, kas aizslaucīja manu pagātni un arī manu nākotni.
Kam es varēju prasīt padomu, pie kā aiziet? Ja 5. simfonija Šostakovičs izmisīgi gavilēja ar šo pašu skaņu, tad 15. simfonija šī skaņa ir sastingusi. Tā kā tāds stopkadus 1001 pulkstenis tiek iedarbināts, laika ritējums notiek, bet uz Šostakoviču tas vairs neatiecas. Aiziet Šostakoviču un pēc 15 gadiem aiziet arī visa formācija, visa sistēma, kas radīja Šostakoviču un radīja viņa ģenialitāti. Bet mēs šodien Šostakoviču mūziku varam klausīties un uztvert ne jau tā, kā to lūdza vai lika lielais Stalins vai cits Padomju Savienības vadoņi, bet tā, kā to domāja Šostakovičs un kā to saklausam mēs, varbūt pavisam citādāk. Paldies!